Labvakar! Jūs esat kanālā Bībele 365 dienās, kur katru vakaru 2008 tiek publicēts video ar dažām nodaļām no Bībeles. Šovakar mēs turpinām ar 4. Mūzes grāmatas 2 nodaļām, un kā jau ierasts, iesāksim ar īsu lūkšanu. Mīļais Tēvs, pateicos par nedēļu, kurā Tu mūs sargāji. Paldies, ka varam uz Tevi paļauties. Paldies, ka mums ir Bībele, kurā mēs varam Tevi iepazīt, kurā mēs varam uzzināt, kāds Tu esi, kāds Tu biji un kāds Tu vienmēr arī būsi. Tēvs, palīdz mums izprast visas lietas, kuras nav saprotamas, atrast atbildes uz jautājumiem, un šajā brīdī lūdzu Tavu klātbūtni brīdī, kad veltīsim šīs dažas minūtes lasot Tavu vārdu. Amen. 4. Mūzes grāmata, 33. nodaļa. Šie ir Izraēla dēlu ceļi pēc tam, kad tie savos pulkos bija izgājuši no Ēģiptes zemes Mūzes un Ārona vadībā. Pēc kunga pavēles Mūzes pierakstīja, kā viņi iznāca un kā viņi gāja, un šie ir viņu ceļi pēc iziešanas. Viņi izgāja no Rāmsēsas 1. mēnesī, 1. mēneša 15. dienā pēc Paskas. Izraēla dēli ar stipru roku izgāja visiem ēģiptiešiem redzot. Tad ēģiptieši vēl apglabāja tos, ko viņiem bija nokāvis kungs, visus pirmdzimtos. Tā kungs sprieda tiesu viņu dieviem. Izraēla dēli devās ceļā no Rāmsēsas un apmetās Sukotā. Un viņi devās ceļā no Sukotas un apmetās Ētāmā, kas tūkstneša malā. Un viņi devās ceļā no Ētāmas un atgriezās Pīhirotā, kas pret Bālu Cefonu, un apmetās iepratī Migdolai. Un viņi devās ceļā no Hīrotas un pa jūras vidu gāja uz tūkstnesi. 3 dienas tie gāja pa Ētāmas tūkstnesi un apmetās Mārā. Un viņi devās ceļā no Māras un nonāca Elīmā. Un Elīmā bija 12 ūdens avoti un 17 palmas, un tie apmetās tur. Un viņi devās ceļā no Elīmas un apmetās pie Niedru jūras. Un viņi devās ceļā no Niedru jūras un apmetās Sīna tūkstnesī. Un viņi devās ceļā no Sīna tūkstneša un apmetās Dofkā. Un viņi devās ceļā no Dofkas un apmetās Ālošā. Un viņi devās ceļā no Ālošas un apmetās Refidīmā, un tur tautai nebija ūdens, ko dzert. Un viņi devās ceļā no Refidīmas un apmetās Sīnē tūkstnesī. Un viņi devās ceļā no Sīnē tūkstneša un apmetās Kibrotāvā. Un viņi devās ceļā no Kibrotāvas un apmetās Hacerotā. Un viņi devās ceļā no Hacerotas un apmetās Ritmā. Un viņi devās ceļā no Ritmas un apmetās Rimona Perecā. Un viņi devās ceļā no Rimona Perecas un apmetās Libnā. Un viņi devās ceļā no Libnas un apmetās Rīsā. Un viņi devās ceļā no Rīsas un apmetās Kehelātā. Un viņi devās ceļā no Kehelātas un apmetās Šefera kalnā. Un viņi devās ceļā no Šefera kalnā un apmetās Harādā. Un viņi devās ceļā no Harādas un apmetās Makhelotā. Un viņi devās ceļā no Makhelotas un apmetās Tahatā. Un viņi devās ceļā no Tahatas un apmetās Terahā. Un viņi devās ceļā no Terahas un apmetās Mitkā. Un viņi devās ceļā no Mitkas un apmetās Hašmonā. Un viņi devās ceļā no Hašmonas un apmetās Moserotā.
Un viņi devās ceļā no Moserotas un apmetās Benē Jākānā. Un viņi devās ceļā no Benē Jākānas un apmetās Hor-Gidgadā. Un viņi devās ceļā no Hor-Gidgadas un apmetās Jotbatā. Un viņi devās ceļā no Jotbātas un apmetās Abronā. Un viņi devās ceļā no Abronas un apmetās Ecion-Geberā. Un viņi devās ceļā no Ecion-Geberas un apmetās Cīna tūkstnesī, tā ir Kādēša. Un viņi devās ceļā no Kādēšas un apmetās Horā, tas ir kalns Ēdoma zemes malā. Priesteris Ārons uzkāpa Hora kalnā, kā kungs bija pavēlējis, un tur viņš nomira 40. gadā pēc Izraēla dēla iziešanas no Ēģiptes zemes, 5. mēneša 1. dienā. Kad Ārons nomira Hora kalnā, viņš bija 123 gadus vecs. Un kanānietis Ārādas ķēniņš, kas smita Negabā Kanāna zemē, padzirdēja, ka nāk Izraēla dēli, un viņi devās ceļā no Hora kalna un apmetās Calmonā. Un viņi devās ceļā no Calmonas un apmetās Pūnonā. Un viņi devās ceļā no Pūnonas un apmetās Obotā. Un viņi devās ceļā no Obotas un apmetās Ije Abarīmā, jau Moāba robežās. Un viņi devās ceļā no Ijīmas un apmetās Dibon-Gādā. Un viņi devās ceļā no Dibon-Gādas un apmetās Almon-Diblatājumā. Un viņi devās ceļā no Almon-Diblatājumas un apmetās Abārīma kalnos, iepratī Nebo. Un viņi devās ceļā no Abārīma kalniem un apmetās Moāba klājumos, pie Jordānas pretī Jērikai. Viņi apmetās Moāba klājumos pie Jordānas no Bet Ješīmotas līdz Avel Šitīmai. Un kungs sacīja Mozu Moāba klājumos pie Jordānas pretī Jērikai: runā uz Izraēla dēliem un saki tiem: kad jūs pār Jordānu ieiesiet Kanāna zemē, tad padzeniet savā priekšā visus tās zemes iemītniekus un izdildējiet visus viņu kaltos tēlus un izlietos tēlus un izdildējiet un nopostiet visas viņu augstienes. Tad jūs iemantosiet to zemi un varēsiet tur apmesties, jo to zemi es esmu devis jums par mantojumu. Mantojiet zemi, izlozējiet to savām tautām, lielākajai tās mantojumu tu palielini, bet mazākajai tās mantojumu samazini. Kā lozi krīt, tā lai ir. Mantojiet to pēc savu tēva ciltīm, bet ja jūs nepadzīsiet tās zemes iemītnieku savā priekšā, tad tie, kurus jūs tur būsiet atstājuši, jums būs kā ērkšķi acīs un dzelkšņu sānos. Tie naidosies ar jums tajā zemē, kur jums jādzīvo. Tad būs tā, es darīšu jums, kā es biju domājis darīt viņiem. 34. nodaļa. Un kungs sacīja Mozum: pavēli Izraēla dēliem un saki tiem, kad ieiesiet Kanāna zemē, tā zeme jums tiks mantojumā, Kanāna zeme visās tās robežās. Šī jums būs dienvidu puse, no Cīna tūkstneša par Ēdoma pamali, lai dienvidu robeža iet no Sāles jūras krastā austrumos. Tad robeža pagriežas no Negevas uz Skarpiju pāreju un šķērso Cīnu, un tā beidzas dienvidos no Kādeša Barnējas un iet uz Hacer Adāru un pāri uz Acmonu. Tad no Acmonas robežas pagriežas uz Ēģiptes upi un beidzas pie jūras. Rietumu robeža, lai ir lielā jūra, tās krasts jums ir rietumu robeža. Šī jums ir ziemeļu robeža, no lielās jūras nospraudiet to uz Hora kalna. No Hora kalna nospraudiet to uz Hamātu, lai robeža beidzas Cedādā. Tad robeža liet līdz Zifronai un beidzas Hacer Enānā, tā jums būs ziemeļu robeža.
Austrumu robežu nospraudiet no Hacer Enānas uz Šefāmu, lai robeža iet lejup no Šefāmas uz Riblu austrumu pusē Ainai, tad lai robeža skar Kineretes ezera austrumu piekrasti, lai robeža iet uz Jordānu un beidzas Salas jūrā. Šie jums ir zeme tās robežās visapkārt. Un Mūzes pavēlēja Izraēla dēliem: šī ir tā zīme, kas jums jāmanto lozējot. To kungs pavēlēja dot 9 ciltīm un pusciltī, jo Rūbena dēla cilts jau ir saņēmusi pēc saviem tēva namiem, un Gāda dēla cilts pēc saviem tēva namiem, un puse Manases cilts jau ir saņēmusi savu mantojumu. 2,5 ciltis jau ir saņēmušas savu mantojumu, otra pus Jordānas pretī Jērikai austrumos pret Saulēktu. Un kungs sacīja Mūzum: šie ir to vīru vārdi, kur jums sadalīs mantojumā zemi. Priesteris Elāzārs un Jozoā, Nūna dēls, no katras cilts ņem pa vienam vadonim, lai tie sadala zemi mantojumā. Šie ir to vīru vārdi: Jūdas ciltī Kālebs, Jefunas dēls, Šimona dēla ciltī Samuels, Amihūda dēls, Beņjamina ciltī Eliēdāds, Kislona dēls, Dāna dēla ciltī vadonis Bukī, Joglī dēls, Jāzepa dēliem Manases dēla ciltī vadonis Haniels, Efoda dēls, Efraima dēla ciltī vadonis Kemuēls, Šiftāna dēls, Zebulūna dēla ciltī vadonis Elīcefāns, Parnāha dēls, Jisašharas dēla ciltī vadonis Paltiels, Azāna dēls, Ašera dēla ciltī vadonis Ahihūds, Šelomī dēls, Naftālī dēla ciltī vadonis Pedahēls, Emihūda dēls. Šie ir tie, kam kungs pavēlēja sadalīt Izraēla dēliem mantojumu Kanānas zemē. Amen.